9. diena. 9. diena. Apmēram. Tā kā es solīju, katru dienu mēs nefilmēsim, jo filmēšanas komanda palika Latvijā. Un mēs paši, cik nu varam, tik safilmējam. Notikumi, viena lieta, 5 dienas atpakaļ Pakuls iekļuva paraplāna negadījumā. Visdrīzāk ielidoja rotorā. Un rezultātā laikam sasita žibas sānā un salauz muguru. Jo kā tas viss notika, bija liels negaiss. Tajā dienā es arī lidoju, nolidoju bišķīt vairāk pa 160 km. Bija liela pārattīstība. Pārattīstība nozīmē, ka veidojās gubu mākonīši, kas ir termāļu cepures un lieliski ceļ augšā. Un tie gubu mākoņi aug arvien lielāki, kamēr zinātniskā valodā, latiņu valodā laikam to sauc par nimbocumulus. Cumulonimbus, jā. Bija milzīgie mākoņi, kas ir ļoti bīstami lidotājiem, vienalga kādiem, vai tas ir paraplanierists, vai tas ir planierists, deltaplanierists, un pat lidmašīna tādus mākoņus aplido. Visi lidotāji tāds mākoņus aplido, un tie mākoņi veidojās šeit pie kalna. Būtībā visas kalnu grādas garumā, gar kuru mēs lidojam. Es aizlidoju līdz Daramsalai, un būtībā visu lidojumu es lidoju nosacīti pa zemajiem kalniem. Bet dziļajos kalnos bija būtībā non-stopā lija lietus, jeb krusa krita. Un attiecīgi pa dziļajiem kalniem neviens nelidoja, jo tur bija visu laiku stāvēja visā garumā tie mākoņi, kas visu laiku lija. Un tā kā es lidoju atpakaļ, tad virs Bira, tur, kur mēs dzīvojam, bija izveidojies īpaši jau spēcīgs tas mākons un gatavs, teiksim tā, uzsprāgt. Es lidoju bišķīt dabūju krusu. Es lidoju, bija piloti, kas lidoja dziļāk kalnos un izstājās, ka viņi lido, nevis izskatījās, bet viņi konkrēti lidoja visdrīzāk krusā. Tā bija krusa, kas krita, tāpēc, ka es lidoju pa kontūru, kur ir, kreisajā pusē man bija dziļie kalni un tur bija tas milzīgais Kumbo Numilus. Un es lidoju pa kontūru, lai man nekrīt krusa virsū būtībā. Un bija tā, ka man krusa krīt virsū, es palidoju bišķīt uz labo pusi, kur ir zilas debesis, un palidoju kaut kāds 50 metrus sāņus, un krusa beidzās man. Tā kā es lidoju pa to kontūru ar pilnu akceleratoru, jo es lidoju tajā brīdī, teiksim, sacīkšķu režīmā, racing režīmā, es gribēju lidot ātri. Un tāpēc man bija izspiests akcelerators, kas pātrina paraplānu, bet paraplānu padara arī nestabilāku. Un tā kā man īpaši kratītais akceleratoru laidu vaļā, lai paraplāns paliek stabilāks un drošāks. Vienā brīdī tas būtībā virs mūsu starta Cumulonimbus jau būtībā bija gatavs uzsprāgt pēc apmēram kaut kādām 15 minūtēm, ka viņš bija ļoti, ļoti spēcīgs. Un es pa to kontūru lidoju, blakus lidoja vēl viens austriets ar Nova sektoru C klases spārnu. Un es ar pilnu akseli viņu tā lēnām dzinu un atrāvos sulīgu. It kā gribēju notikt frontāls, bet palika vaļā maza daļiņa, 10–20%. Sanāk, es dabūju mega asimetriju, kaut kādi 80%. Spārs nolocījās, atlocījās vaļā, maucu tālāk, tad dabūju termālu, ko uzskrūvēju mega ātri. Tad es izdarīju secinājumu. Tas austrietis izstājās, ka viņš diezgan profesionāls pilots, jo viņam uz spārna bija rakstīts Team Pilot, es domāju, un tur laikam pat kaut kāds tur komandas nosaukums. Un tas, ko es secināju, ka tā man bija mācība, viņš to termāli grieza krietni nelīdz mākoņiem un lidoja uzreiz tālāk prom, jo mācība tāda, ja ir tādi Cumulonimbus, tad zem viņiem lidojot cels ļoti labi, arī lidojot zem viņiem zemāk, kad obligāti nav jālien tajā mākonī, lai celtu. Bet es, kā jau Latvijā pieņemts, termāļi jāizgriež līdz galam. Es izgriezu viņu
Es parasti griezu līdz tajā lidojumā, līdz tam es griezu tā, ka, ja es uztaisīšu vēl vienu apgriezienu, es būšu mākonī. Un tad es izdarīju arī šajā reizē tāpat, jo parasti tas nostrādā, ka lido tālāk, termāls beidzās un tu neesi mākonī, bet tu visu redzi. Šajā reizē tas nenostrādāja, man ievilka mākonī un es uzreiz pagriezos pa labi uz ieleju. Un ļoti ātri ārā bija no tā mākoņa, tāpēc, ka es visu laiku atrados uz robežas tam mākonim. Es jebkurā brīdī varēju būt zonā, kur ir zils debesis. Un es lidoju reāli blakus tam mākonim, un tas bija episks skats. Man lejā nelaida, trekā var redzēt, ka es lidoju vienā līmenī, pārlidoju visus kalnus pa maliņu līdz tā saucamai, kā es saucu, Jūrkalnei, kur var lidot dinamikā. Un tur bija tie mākoņi, sanāk tas milzīgais cumulonimbus kreisajā pusē, un tad kaut kādas mākoņa driskas labajā pusē, un tad bija brīži, kad tu lido cauri tādiem caurumiem. Tā kā sanāk, tu mākonī nelido. Kāpēc mākonī nedrīkst lidot? Tāpēc, ka tas nav droši, jo tas, kas man visvairāk baida, tas ir satikt citus pilotus. Un ja ir problēmas ar navigāciju un nemāk izmantot savu navigāciju, tad ir risks arī ielidot kalnā, kas ir mega bīstami. Tāpēc mākoņos lidot nedrīkst, tas ir bīstami un ir aizliegts. Tāpēc es izvairījos no viņiem un tad lidojot ar tādiem caurumiem, tā kā vārtiem. Un varētu teikt, ka tas bija viens no paraplanērisma skaistākajiem mirkļiem, kad tu vienkārši, wow, kur tu vēl kaut ko tādu redzēsi. Un tad es aizlidoju ar to team pilotu kopā, es viņu noķēru starp citu, jo viņam bonus bija, ka viņš varēja lidot taisni zem tiem mākoņiem, kaut arī beigās viņu arī rāva iekšā un viņš lidoja arī apkārt viņiem. Un es lidoju uzreiz apkārt, jo man uzreiz ievilka mākonī. Un tad es redzēju, ka viņš ir krietni tālāk un sanāk, ka viņa tā stratēģija bija krietni pareizāk, kad, priekš kā griezt termāli, ja tu zini, ka cumulonimbus virs tevis ir un tevi cels jebkurā gadījumā ļoti labi. Bet es beigās lidoju tālāk, vienalga pilna akseli, es viņu noķēru. Tad es lidoju, priekšā satiku pakuli, tas cumulonimbus palika mums aiz muguras tālu, bet tā kā viņš bija tā kā liels kodola reaktors un sevī sūca iekšā daudz gaisa, tad tas atsaucās arī uz Jūrkalnu tā saucamo. Un es lidoju un es redzēju pakuli tur Jūrkalnē tā saucamajā, un viņš jau lidoja atpakaļ. Tā pēdiņās Jūrkalna bija ļoti, ļoti nestabila un tur bija ļoti saraustīti un ļoti spēcīgi termāļi, kas mētāja augšā un lejā. Un sanāk, tajā brīdī apmēram arī birā tas mākonis uzsprāga. Un sākās lietus, milzu vējš, kas pūta no kalna, un tas vējš pūta ne tikai no kalna, bet viņš pūta arī nosacīt tā kā uz sāniem un paralēli tai kalnu grādai. Un sanāk pakuls lidoja pa to tā saucamo Jūrkalni un dabūja to pretvēju. Būtībā mums te grāmatiņi ir tādi, kur tas ir, tā ir 12, neredzēt, 25 veidi, kā lidot labāk, 25 ceļi, kā lidot labāk. Tas ir Brūsa Goldšmita grāmata, un viņš savā grāmatā ir parādījis lielisku bildi, būtībā pakuls lidoja kaut kur šeit uz to negaisa mākoni. Un tas vējš nāca, viņš bija ļoti spēcīgs, un problēma bija tanī, ka, kā mēs redzam šajā bildē, pakuls gāja ļoti zemu, un viņam priekšā bija uzkalniņš, aiz kura loģiski veidojās rotors. Un kļūda bija tā, ka pakuls neskatījās savā spidometrā. Kaut arī viņš teica, ka viņš skatījās, bet diemžēl viņš neizdarīja secinājums, ka ja viņš teica, ka viņš lidoja ar kaut kādu tuvu 0 km/h. Tas nozīmē, ka vējš ir 10 m/s. Tas ir ļoti spēcīgs vējš, un ja priekšā ir šķērslis, tad veidosies arī tikpat spēcīgs rotors, un to rotoru viņš dabūja, viņam vienreiz pielocīja, viņš to paraplānu savāca, un nākamreiz viņam pielocīja, tā kā viņš ielidoja vēl dziļāk tajā rotorā, viņam pielocīja vēl stiprāk, viņam pielocīja ļoti agresīvi, tā ka spārns momentāli savērpās, aizgāja tvistā, un viņam sākās autorotācija. Tas viss bija ļoti zemā augstumā. Viņš izmeta rezervi, kas
kas bija ļoti, ļoti pareizi, jo rezervi vajag vienmēr mest, ja ir tik bezcerīga situācija, ka redz, ka ir tvists, augstuma nav un spārns rotē. Un viņš piezemējās kokos ar diezgan lielu ātrumu, tāpēc, ka augstums bija mazs un rezerve nepaspēja viņu sabremzēt pietiekamā mazā ātrumā. Un viņš ietesa tajos kokos ar muguru un dabūja, sanāk, kompresijas lūzumu. Būtībā viens skriemels ir salauzts, prasti sakot, muguru salauza. Un tālāk viņš stundu karājās kokā, kamēr viņam atbrauca glābēji, nocēla no koka, aizveda uz vienu slimnīcu, uz otru, tur jau cits stāsts. To Pakuļa kungs pastāstīs pats kādā tusā. Ar viņu viss būs labi, viņš sadzīs, viņš rīt brauc uz Latviju jau un ārstēsies Latvijā. Būtībā tāda analīze, kāpēc tas notika. Ļoti īsi sakot, bija spēcīgs pretvējš. Mēs jau izrunājām, kāpēc bija spēcīgs, tāpēc, ka tālumā bija negaiss. Un netika aprēķināts tas, ka, ja ir spēcīgs pretvējš, aiz šķēršļiem ir rotora zonas, kas ir ļoti, ļoti bīstams. Tikmēr, meanwhile in Bir, notika arī actions. Es lidoju uz Mandiju pusi prom, sanāk, no vis tā negaisa. Un tā kā es lidoju atpakaļ, viss jau bija nomierinājies kaut cik. Bet tikmēr Birā sākās tas nenormālais vējš no kalna, un visus vienkārši tā kā noslaucīja tā kā, nezinu, blusas ar slotu vienkārši aizslaucīja prom. Visi aizkrita, tur ir tāds, sanāk, tas ir tas lielais kalns, kur mēs lidojam. Tur ir tā Jūrkalna tālumā, tur ir Deramsala, un tur ir tāds mazs kalniņš, mēs viņu saucam par antēnu kalni, jo tur ir antēnas aiz tiem kokiem. Un tur parasti zem augstumā nelidoja, jo tur nav īsti kur nosēsties. Un visus aizpūta prom, pilnīgi prom aiz tā kalna, un tad kurš kureiz kur izbira. Galvenā mācība, ja aug spēcīgi mākoņi, milzīgi kumulonimbus, mēs ja mēs no viņiem nevaram aizbēgt, mēs vienkārši piezemējamies, jo ātrāk, jo labāk. Vai arī mēs vienkārši lidojam prom, ja mēs varam aizlidot. Mēs redzam, ka mēs attālinamies un pēc iespējas ātrāk mēs tinamies prom no tās vietas. Bet jāņem vērā, ka tie mākoņi var ļoti ātri attīstīties un pilotu noķert. Tāpēc jābūt ļoti kritiski jāizvērtē, vai tiešām izdosies aizbēgt no tā mākoņa. Tāpēc, un tie cilvēki, kas bija gaisā, viņus visus noslaucīja. Es aizlidoju uz Mandiju, un tagad es lidoju apakaļ, tad es dabūju teorijas grāmatās lasīto konverģenci. Tas nozīmē, ka satiekās divas gaisa masas, kuras kustās pretējā virzienā. Sanāk, viņas sadurās un viena skrien pāri otrai, tādā veidā veidojot neredzamu dinamiku. Tādu, kādu mēs Jūrkalnē baudam, kad stāvkrasts stāv uz vietas, vējš pūš stāvkrastā un vējš skrien pāri stāvkrastam un veido celtspēju. Un tas pats notiek ar gaisu. Gaiss satiekās un neredzams stāvkrasts, un princips tāds pats. Un es uzņēmu, vienkārši lidojot apakaļ uz Biru, plus kilometru klāt, vienkārši lidojot taisni. Un tagad es lidoju atpakaļ uz Biru, tad gaisā nebija neviena paraplāna, kas man likās ļoti aizdomīgi. Par Āciju es biju dzirdējis no Valda Brokāna dažus vārdus, mums te ir pavējš. un es nesapratu kontekstu. Tas ir, kam mums un kurā vietā un no kuras puses. Man tikai galvā bija tas, ka ir kaut kāds pavējš, kad, ja cilvēks piemin kaut kādu tādu lietu, tad, protams, ka tas kaut kāda netipiska parādība kaut kur ir. Un es to paturēju prātā, es lidoju uz Biru, es skatos, gaisā nav neviena paraplāna, kas ir ļoti jocīgi Birā, tāpēc, ka gaisā parasti ir simtiem paraplānu. Es saprotu, ka es vēl nezināju to, ka tas negaisa mākonis ir visus noslaucījis no gaisa uz zemes. Es vēl to nezināju, bet es redzēju, ka neviens priekšā gaisā nav. Un es sapratu, ka kaut kas notiek. Kaut kas notiek, kas noteikti nav nekas ļoti labs.
Bet priekšā tas mākonis man jau bija jau izšķīdis, un es vienkārši virzījos turien. Un tā kā es no tā saucamās Jūrkalnas virzījos tuvāk jau lielajiem kalniem, kur parasti kāpja augšā pa to kalnu, man pēc tās uzņemtā augstuma konverģences bija lieli mīnusi. Aizdomīgi liela mīnus, visu laiku variometrs gaudoja. Un es atcerējos par to pavēju, ko teica Brokāns, un es arī sajūtu, ka pirmkārt visi tie nosacījumi, pirmkārt neviena nav gaisā, otrkārt bija pateicis, ka ir pavējš, otrkārt man ir mīnusi, un kurš tas trešais, ceturtais, es saprotu, ka tas milzīgais negaisa mākonis, kas man bija palicis aiz muguras un kas tagad ir izšķīdis, ka tur joprojām notiek kaut kādi procesi, tas gaiss kaut kur skrien, kur viņš tika izsūkts. Un es pagriezos uz to, lai vieglāk saprast, uz tā saucamo Jūrkalnas stāvkrastu, uz kuru būtu jāpūš vējam un man ātrumu būtu jāpalielinās, bet es pagriezos sanāk uz stāvkrastu, tā kā lidot uz dziļiem kalniem, kur ir rotorzona, un man bija ātrums ļoti mazs, kaut kādi 10-15 km/h, un es saprotu, ka tur, kur es atrodos, gaiss pūš otrādi, kā parasti viņam ir jāpūš. Un es saprotu, ka būtībā es esmu rotora zonā. Kad es lidoju klasiski, bet es esmu rotora zonā, man augstums vēl ir, bija vēl augstums, un es vienkārši bēgu prom no tās rotora zonas. Es lidoju taisni prom uz mūsu ieleju, un tos lielos kalnus aplidoju. Parasti viņiem uzkāpja augšā un lido pa augšu, jo tur arī veidojās dinamiskā plūsma, bet es tos kalnus aizbēgu. Un ļoti uzmanīgi taustoties, tur ķēru termāļus, uzmanīgi taustoties, es saprotu ar to, ka rotora zonas parasti, ja ir ļoti stipra rotora zona, tad var aizlocīt tā un viss, un paraplāns krīt. Bet ja rotora zona ja vējš nav tik stiprs, tad rotora zonu var sajust vēl pirms tam, kad paraplāns sāk locīt. Tas nozīmē, ka sākās mīnusi, sāk kratīt īpatnēji daudz vairāk nekā termāļos, un es uzmanīgi aplidoju tos kalnus, izcēlu dažus termāļus un aizlidoju līdz piezemēšanās laukumam. Mans rezumē, ka lidojums bija episki skaists, un tie vispār priekš Indijas tie bija unikāli laikapstākļi, jo birā, lai gāstu lietus, tā, ka birā gāž lietus, tas ir ļoti netipiski, maigi izsakoties, ļoti netipiski, un tā bija ļoti vērtīga diena, kur varēja daudz iemācīties, un vispār tas bija viens no skaistākajiem lidojumiem, kāds man ir bijis. Ļoti žēl par Pakuļa kungu, ka viņam sanāca tā rotora zona. Es esmu pārliecināts, Pakuļa kungs ir fanātisks lidotājs, pilots, es esmu pārliecināts, viņš izveseļosies, un pēc pāris gadiem viņš būs šeit apakaļ un lidos daudz gudrāks, pārliecinošāks. Tikmēr tajā pašā dienā tas spāns pazuda pareizi. Tajā pašā dienā